Vakar noslēdzās PUL-10 sacensības priekš Aleksēja. Noslēdzās, diemžēl, agrāk nekā mēs visi gribētu, ar 2 zaudējumiem, lai gan sākumā šķita, ka izloze bija pietiekami labvēlīga priekš Aleksēja. Pirmajā kārtā viņam nebija pretinieka, tātad uzreiz viņš bez maču pārgāja otrajā kārtā, pateicoties labiem rezultātiem iepriekšējā gadā, bet tur viņam bija jāspēlē ar citas spēles uzvarētāju, kurš izrādījās vācietis Denis Šnitkers. Un jāatzīst, ka principā visa Vācijas izlase ir pietiekami ļoti spēcīga, un šajā mačā Aleksējam diezgan iespēju varētu teikt, ka nebija. Pārliecinošs zaudējums 0-6, un laikam tāda, pirmajā partijā diezgan ilga taktiskā cīņa notika, jo pēc izsitiena no 10 bumbiņām 5 nostājās vienā stūrī, traucēja vienam otrai, tāds liels klasterīts tur sanāca. Ļoti ilgi puiši mēģināja taktiski izspēlēt, līdz beigās tad tā kā spēli, kad jau šī problēma bija atrisināta, tad iespēju pabeigt partiju ieguva vācietis, salasīja tās bumbiņas, un principā nākamajās partijās tur viss bija vienos vārtos, izsitiens, taktiskā cīņa, vācietis iegūst sitienu, pa pirmo bumbiņu, salasa visu galdu. 5. partijā, kad rezultāts kļuva 0-5, tad vācietis salasīja break and run, tātad izsita un pabeidza, nedodot Aleksējam pat iespēju pacīnīties taktiski. Bija iespēja pie rezultātu 0-5, kad jau nervi bija puikam, kā teikt, jau beigti, var teikt, jā, tad bija jau viņš diezgan neapmierināts ar savu sniegumu. Vācietis netrāpīja 5. bumbiņu, jā, tad atstāja to tieši lūzā, 6 bumbiņas uz galda, salīdzinoši vienkārša pozīcija, bet, diemžēl Aleksējs pienāca pie galda, ieskata 5. un baltu ieritināja tādā snukerā, ka bija nereāli no tās iziet, jā. Protams, ka pa netrāpīja, tad vācieti 5 bumbiņas savākt no rokas bija diezgan triviāli. 0-6, ļoti liela pašam Aleksējam vilšanās. Tiesa gan jāatzīst, ka viņš turējas malacis, viņš, protams, pārdzīvoja stipri, bet daudz tika strādāts pie viņa reakcijām, un faktiski var tika paslavēt to, kad ārēji, lai gan iekšēji tur bija vētra, jā, ārēji viņš ļoti labi turēja to spriedzi. Uzreiz pēc pirmās spēles pabeigšanas, praktiski pēc 40 minūtēm, Aleksējam bija jāspēlē nākamā spēle, jau zaudētāju zarā pret Šveices pārstāvī Franiere. Šis puisis bija krietni parocīgāks pretinieks, varētu teikt, ka, tīri zinot, kā Aleksējs spēlē parasti, viņš bija vairāk nekā ņemams, bet, diemžēl, šeit varēja just, ka 40 minūšu bija nepietiekami, lai emocionāli atgūties no pirmās spēles sāpīgā zaudējuma. Lai gan no vienas puses Aleksējs neko sliktu nedarīja, jā, viņš ļoti normāli nosedēja krēslā, visu spēli skatījās, kā vācietis lasa bumbiņas, bet emocionāli, protams, tas bija ļoti grūti viņam pārdzīvot, un tad uz šo nākamo spēli pret šveicieti viņš izgāja, protams, ar tādām nepārāk labām emocijām. Un rezultātā, lai gan manā uzskatā viņš spēlē labāk, tādā, laikam, no
vairākām, nezinu, 10 spēlēm viņš būtu vinējis noteikti 2/3, ja ne visas 10, bet šajā gadījumā, diemžēl, viņš turpināja pieļaut kļūdas, un jo tālāk, jo vairāk tā bija to kļūdu. Pirmo partiju Aleksejs uzvarēja, lai gan šī spēle bija bagāta ar kļūdām, un tad, faktiski visos 11 frēmos izšķirās uz pēdējām bumbiņām. Pirmo Aleksejs vinnēja, nākamās 2 partijas viņš atdeva faktiski atstāt 10. bumbiņu pašā lūzā. Un pēc 4 partijām, tā kā rezultāts bija 2-2, lai gan, bija ļoti tuvu tam, lai rezultāts būtu 4-0 Alekseja labā. Un tā tas arī viss turpinājās. Pretinieki ņēma vienu te otru partiju, pieļauja diezgan daudz kļūdu, līdz pie rezultāta 3-3 spēle ievilkās tik ilgi, ka jau sāka kavēt nākamās kārtas, kuram bija jāsākās. Viņš pat tiek iedota pusotra stunda 9:30 turnīrā uz spēli, un tajā brīdī jau tiesneši viņiem uzlika laika limitu, tad 35 sekundes uz sitienu, kas bija interesanti. Šveicietim tas arī, laikam, kaut kā visi pretinieki Aleksejam, izņemot varbūt Markus Ārdi no Igaunijas, visi ir tādi 15-16 gadīgie puiši, un šveicietis izrādījās, ka viņam tā vispār bija pirmā reize mūžā, kad viņš spēlēja ar šotloku, un vajadzēja arī viņam izskaidrot, kā tas viss notiek. Nedomāju, ka tas ieviesa kaut kādas izmaiņas spēlē, raksturs nemainījās, tāpat tas bija pietiekami daudz kļūdu no abām pusēm. Un beigās, tā kā viss aizgāja līdz pēdējai partijai, šveicietis bija vadībā 5-4, Aleksejs izlīdzināja 5-5. Pašā pēdējā partijā Aleksejs dabūja labu izdevību uz pēdējām, man liekas, 5 vai 6 bumbiņām. Laikam bija vai labs sitiens pēc pretinieka snukera, vai vienkārši spēle no rokas. Viņš salasīja 2 bumbiņas un netrāpīja septītnieku. Tad viņi pietiekami ilgi to septītnieku dzenāja līdz brīdim, kad šveicietis atstāja pat ne snukeru, bet tāda ļoti jocīga pozīcija, ka atspēlēties bija ļoti grūti, jo traucēja 8. bumbiņa. Un Aleksejs to spēlēja, un viņam iekrita baltā bumba lūzā. Rezultātā šveicietiem 4 bumbiņas jāsalasa no rokas. Un faktiski līdz tam visu šo maču viņš tā kā nerādīja tādu sniegumu, lai varētu būt, patiesībā mēs sēdējām, skatījāmies, bija tāda pārliecība, ka viņš nesalasīs, bet kaut kā šveicietis saņemās un ar grūtībām, ar ļoti neperfektām izējām, bet tomēr to partiju pabeidza savā labā. 6-5, sāpīgs zaudējums, tanīpat laikā arī laba mācība, kā atgūties, kā vajag atgūties no tiem zaudētiem mačiem ātrāk. Un atkal jāatzīst, ka Aleksejs ļoti mierīgi šeit noreaģēja uz to zaudējumu, paspieda roku, ka viņam bija žēl un tā, bet emocijas viņš te turēja labi un par to viņu var tikai uzslavēt. Šodien mums ir atpūtas diena un rīt tas sanāk jau piekdien. Aleksejam būs pirmā spēle, atkal starp citu jau Volkovers, tātad tā jau būs otrā kārta, jau pool 8 turnīrā. Spēlēs viņš pret Somijas spēlētāju Miro Bagi.
Man liekas, ka viņš pat kādā no junioru turnīriem ar to bijis spēlēs. Ceru, ka būs tāda interesanta spēle, aptuveni vienāda līmeņa spēlētāji. Tā kā šeit nevajadzētu būt tādam variantam kā to vācieti desmitnieka. Redzēs. Un tad neatkarīgi no iznākuma, gan zaudētajā zarā, gan uzvarētajā zarā, tad Aleksējums nākamais mačs būs jau sestdien.